Tu skaties šo video, jo visticamāk tavās rokās ir nonākušas šādas te plāksnītes, un tu domā, vai tiešām ar šīm var izmazgāt drēbes, un vai tiešām nevajag izmantot veļas pulveri, to ierasto, ko mēs esam parasti pieraduši pirkt veikalu plauktos. Mani sauc Elvisa, esmu Greenway Global vēstnese, un šodien padalīšos un parādīšu, kā izmantot šīs veļas mazgāšanas plāksnes, kuras ir ekoloģiskas. Tas ir inovatīvs risinājums un būs jau īpaši piemērots alerģiskiem un pret dažādām smaržām jutīgiem cilvēkiem. Šīs plāksnītes ir divu veidu. Ir bez smaržas un ir ar pavisam vieglu kokosa aromātu. Iepakojums ir ļoti ērts un, kas ir ļoti svarīgi, tad neaizņems vannas istabā daudz vietas. Protams, arī harmoniski izskatīsies, jo Greenways ir arī par estētisku vidi mums apkārt, ne tikai par ekoloģiski drošu, bet arī, lai mums ir patīkami uzkopt māju, mazgāt drēbes un darīt citas ikdienas lietas. Pirms stāstu tālāk par bezmazgāšanas plāksnēm un kā viņas var izmantot, neaizmirsti piesakot šim kanālam un padalīties ar kādu, kam šī informācija varētu būt noderīga un kāpēc ir vērts piesakot manam kanālam, jo tad būsi pirmais, kas uzzinās, kad iznāks mans nākamais video, kurā jau arī tāpatās turpināšu iepazīstināt ar nākamajiem Greenway produktiem, jo to klāsts mums ir ļoti plašs un tie ir vairāk nekā 600. Līdz ar to man ir ko stāstīt, ir ko rādīt, jo personīgi mūsu ģimene jau šos produktus izmanto 3 gadus un pieredze ir uzkrāta pietiekami. Tāpēc uztaisi savu iemīļotā dzēriena krūzi, iekārtojies ērtāk un dodamies izzināt vairāk par šīm veļas mazgāšanas plāksnēm. Tātad viens no galvenajiem jautājumiem vienmēr rodās, vai tiešām šī plāksnīte šķīst ūdenī, un tūņās arī nodemonstrēšu parādīšu, cik viegli viņa izšķīst. Pie tam ir ļoti ērti tas, ka mēs varam noplēst, cik mums nepieciešams, un tūņās parādīšu, cik viegli viņa izšķīst. Lūk, viņa veido ļoti maigas putas un sastāvā ir kokosa spirts un dažādas ētriskās eļas, līdz ar to ļoti labi derēs gan mazgāšanai rokām, gan arī veļas mazgājumai mašīnai. Un neatstās nekādas cietās daļiņas, labi izskalojas no auguma šķiedrām. Bet lūk, tādas vieglas, foršas, maigas un kremīgas putiņas izveidojās. Vienīgais tā, ka šīs plāksnītes daudz neputo, pretēji ierastajiem tā kā veļas mazgāšanas līdzekļiem, kad mēs esam pieraduši, kad ir ļoti daudz putu. Šīs veļas mazgāšanas plāksnītes mums noder ne tikai drēbju mazgāšanai, bet arī vispār ikdienas uzkopšanā. Es esmu viņas ļoti iecienījusi izmantot grīdas mazgāšanas ūdeni. Es vienkārši noplēšu gabaliņu, uzpilinu ēterisko eļļu. Ēteriskās eļļas izvēle jau ir atkarīga no sezonas. Ja vasarā gribās kādu citrusīgu aromātu, apelsīniņu, un piparmēta, kad ziemā atkal ņemot vērā to, kad sākas vīrusu sezona, tad mēs varam pievienot tējas koka eļļu klāta, kas arī dezinficēs telpu mums apkārta. Un jā, uzpilinu un pievienoju klātu un mazgāju grīdas, bet arī telpā ir tāds patīkams svaigums. Un kas ir tiešām svarīgi, tad mazgājot drēbes ar šīm veļas mazgāšanas plāksnītēm, drēbēm ir tīrības smarža, kas ir patīkama un svaiga. Un drēbēs nav jūtama, kā bieži vien tā tipiskā, raksturīgā veļas pulveru smarža. Un kas ir liels pluss, tad veļas mazgāšanas plāksnītes ļoti labi izskalojās mums no auguma šķiedrām. Jo, ko mēs varam bieži vien vērot, kad gaišas krāsas audumi paliek tā kā dzeltenīgi uz baltām drēbēm, bieži vien kaut kāda zeltaina pleķa parādās laika gaitā. Jo tas arī ir no veļas pulvera, jo viņš kārtīgi neizskalojās no auguma šķiedrām, un līdz ar to viņš krājas, un, protams, viņam ir tendence tā kā mainīt savu krāsu. Un tad, jā, tad mums ik pa brīdim tādi nepatīkami pārsteigumi. Lūk, un vēl veļas mazgāšanas plāksnītes var arī izmantot, ja mums vajag mazgāt flīzes, logus, arī pievienojam tam ūdenim, izšķīdinām gabaliņu veļas mazgāšanas plāksnes un varam tīrīt. Protams, veļas mazgāšanas plāksnes derēs arī mūsu faiberu, ja mikrošķiedras izstrādājumu kopšanai un īpaši ceļotājiem. Tie, kam patīk ceļot, doties pārgājienos vasarā, ļoti daudz izbraucieni, laivošanas un dažādi cita veida pasākumi, kad mēs kaut kur dodamies. Bieži vien īrējam apartamentus un
Tur ir, protams, arī vējas mazgājumā mašīna, un sanāk varbūt kaut ko saķēpāties, kaut kas izlīst, vai kaut ko, nezinu, nokrītam dabā kādā pārgājienā. Un ar šīm vējas mazgāšanas plāksnītēm vienmēr ir iespēja uzreiz izmazgāt, un pēc tam viņas daudz vietas neaizņem. Ieliekam somiņā aploksnītē pāris plāksnītes un zinām, ka jebkurā brīdī mēs varēsim izmazgāt savas drēbes un atbrīvoties ātri no traipiem. Un jā, tad tagad man tas ir sakrājies, ko mazgāt, un parādīšu, kā tas praktiski izskatās, kā mēs viņas liekam vējas mazgājumā mašīnā, un tiešām vairs neko nevajag pielikt klātam. Tātad ar vējas mazgājumā mašīnām ir tā, ka tajā brīdī, ja mums ir frontālā iekraušana, mēs liekam šādi, tad mēs sākumā ieliekam drēbes un tad liekam iekšā vējas mazgāšanas plāksnes. Tajā brīdī, kad mums ir vertikālā iekraušana, tad sākumā mēs ieliekam plāksnes un visu liekam drēbes un tad slēdzam iekšā. Nav jāpievieno nekādi papildus mīkstinātāji. Un vēl parasti tā, ka mums vienmēr ir vairākas pudeles stāv. Atsevišķi ir tumšajām drēbēm, atsevišķi mums ir baltajām drēbēm, atsevišķi vēl mīkstinātājs, atsevišķi vēl kādam auduma veidam, un ar ko izceļās šīs te vējas mazgāšanas plāksnes. Tad pirmkārt, jā, viņas aizņem ļoti maz vietas, un otrām kārtām viņas der visiem auduma veidiem. Mēs varam mazgāt gan džinsus, gan kašmiru, gan zīdu. Attiecīgi, jebkuru audumu mēs varam mazgāt ar šīm vējas mazgāšanas plāksnītēm, jo sastāvs ir universāls, jo tās ir kokosa spirts un ētriskās eļļas, kas mīkstina auduma šķiedrus. Kokosa spirts attīra, un līdz ar to mums nav nepieciešams plašs klāsts visādu pudelīšu. Mums pietiek, jā, ar vienu iepakojumu. Katrs izvēlās vējas smaržu vai minimālu kokosa vaniļas smaržu, arī bērnu drēbēm vējas mazgāšanas plāksnes, tur iekšā ir alveja. Un jā, tas arī viss. Mums nav vējas mīkstinātājs nepieciešams, jo vējas mīkstinātāja funkcija ļoti labi pilda tieši eļļiņas. Un tāpēc arī patīkam, ja mēs mazgājam ar rokām, tad roku āda ir mitrināta, pabarota un tāda mīksta maiga, kad viņa nepaliek tāda sausa. Vai cilvēki, kuriem ir jāmazgā, kuri mazgā drēbes cimdiem, tāpēc, kad pēc parastiem vējas pulveriem sausā kāda sāk sprēgāt un tā kā cilvēks iedzīvojās lielākās veselības problēmās, tad jā, tad šīs plāksnītes ir vienkārši ideāls risinājums, universāls, derēs visiem visa veida audumiem un ļoti ērti izmantot, ņemt līdz ceļojumos un neaizņem daudz vietas, tas ir pats svarīgākais. Un, protams, vissvarīgākais ir tas, ka te nav cieto daļiņu, kas nonāk mūsu apceļos. Līdz ar to droši var izmantot arī alerģiski cilvēki, tad var ņemt tieši zero vispār bez smaržas un krietni atvieglot savu ikdienu, uzkopjot māju un mazgājot drēbes. Tad tūlēs parādīšu, kā mazgājam drēbes, ieliekam iekšā vējas mazgāšanas plāksnīti, ka tas ir ērti, vienkārši. Tikai sākumā vienmēr jāiet tas necības moments. Neko, skatāmies, kā tas viss notiek praktiski. Tātad, kā tas notiek? Liekam iekšā drēbes un liekam plāksnīti. Šoreiz es izvēlēšos vienu, jo man ir ļoti maza, bet uz iepakojuma ir rakstīts, kādas devas. Vienkārši ieliekam un viss taisam ciet. Lēdzam iekšā. Un viss. Vējas mašīna turpina savu darbu, jau bez manīm. Mans uzdevums bija vienkārši ielikt vējas mazgāšanas plāksnīti un izvēlēties attiecīgo režīmu. Un viss. Un pēc tam tiešām jā, drēbēm ir tāda patīkama smarža. Un jā, un šīs plāksnes pat jau lietoju 3 gadus. Un mani vairs neuzrunā pulveri, un es šiem plauktiem veikalos eju vienkārši garām. Un īpaši arī tāpēc, ka mūsu ģimenē ir alerģiski cilvēki, un līdz šim vienmēr bija tāds izaicinājums atrast piemērotāko drēbju mazgāšanas līdzekli. Un vēl atceros tāds stāsts no vienas darba vietas, kad man kolēģis atnāk uz darbu, un viņš vienkārši smaržo pēc vēļas pulvera, un ja viņam vēl ir smaržas, tad tas kokteilis, kas ir izveidojies, un man blakus sēž cilvēks un visu dienu tādā smaržu mākonīti ir jāpavada, tas nav patīkami, un tas ir, protams, arī mūsu elpoceļiem netik labi. Tāpēc jā, es tiešām esmu priecīga, ka esmu atraduši šīs vējas mazgāšanas plāksnes, kurām ir ļoti universāls pielietojums. Un, starp citu, arī viens lifehacks vējas mazgāšanas plāksni es izmantoju toaletes podu tīrīšanai. Es vienkārši nopliešu gabaliņu, iemet iekšā
ar ezīti izšķīdinu, izmazgāju un visu, jo kokosa spirts iznīcina baktērijas un arī novērš nelāgās smaržas. Es ceru, ka tev šis video bija noderīgs un smēlies idejas, kā var izmantot šīs veļas mazgāšanas plāksnītes ne tikai veļas mazgāšanai, bet citas dažādu ikdienas darbu veikšanai un arī cik ērti tās paņemt līdz ceļojumos, lai nebūtu jāsaskraida pa veikaliem un jāmeklē, ar ko gan izmazgāt drēbes, ja radusies tāda vajadzība, un nestresot pār liekajiem mililitriem, dodoties ceļojumā ar rokas bagāžu. Un ceru, ka bija noderīgi. Neaizmirst ielikt laika. Ja ir kāds komentārs, jautājums, droši komentē zem šī video. Un ja tu zini kādu, kam šī informācija varētu būt noderīga, padalies, būšu tev par to pateicīga. Un paldies, ka skatījies šo video, un uz tikšanos nākamajos video. Neaizmirsti abonēt kanālu, pieraksties, būsi pirmais, kas uzzinās, kad iznāks jaunais video.